šodien mūsu te naivie kvekšķi, tie tur tikai tagad raud, kā, sūtīšot Lietuvas prezidentei Daļai Grybauskaitei vēstuli par ko, ka uz privātu veikalu kaut kāds tur sakars. Egil, kā tu domā? Vienkārši doma ir tāda, ka tā ir Lietuvas investoru lieta jau, un tāpēc griežās pie Grybauskaites, bet es gribētu pateikt tā, ka tev var piekrist šajā ziņā tikai īstenībā jau, man liekas, jumta dārzu mēs no Zālamana laikiem varam atrast, un viņi nav sabrukuši, ja viņi ir gadus simtos sabrukuši, ja, un tas nav nekas bīstams, jā, protams, bet es saku, ja... Tikai nevis uz telts jumta. Faktiski visas šīs te konstrukcijas, tās ir tādas lielas teltis. Es domāju, ka tur, ko es jau minēju, cilvēki nepadomāja tāda dinamiskā slodze. Mēs varam uzlikt tonu, un viss ir kārtībā, bet ja mēs tonnai pieslēdzam vibroblietā, jau vairāk nav tonna, bet 3, 4 un 5 tonnas, un par to neviens, man pateikt, tādā brīdī, ka viņš žādāja un blietēja tās smiltiņas priekš brūģi, nepadomāja, kad viņš palielina N reizi kārtīgi šo slodzi uz pārsagumu. Bet ir vēl viena lieta, ko minēja, gan tas ugunsgrēks, kas ir bijis, kas varēja samazināt izturību, protams, jā. Un otra lieta ir tas, ka šīs divas ēkas netika celtas vienlaikus. Vai tam ir kāda ietekme tev kā celtniekam šķiet? Es tā, ja plīsas sies, tad tur, es domāju, kaut kāda ietekme ir, bet ne tāda liela, bet tur vairāk jāpēt, un es varu piekritīs, ka tur ir daudz kopīgas likumsakarības, kad mums varbūt daudz kaut kā arī jau teica, ka Černobiļa attiecās, mums ir kārtībā, mēs esam krīzi pārdzīvojuši, tātad visi iet uz labu, mēs varam drusku atslābināties, un tas, man liekas, ir galvenais faktors. Trauksmes ignorēšana, protams. Viens ir projektētājs, balūdzu uztaisīt lētāk risinājumu, viņš uztaisīt baudē, tur viss būs kārtībā. Trešais, es domāju, ka būvinženieris, kas būvē, viņš redzēja, ka tā ir tāda viegla konstrukcija, un ceturtais, kas nolēma augšā agresīvi veikt visādas celtniecības darbus. Un arī tas pats ir signalizācija. Tad ieliekam dārgu signalizāciju, kas strādā uz ugunsgrēku. Un ja redz, ka nav ugunsgrēks, tad dēļ sāk domāt, ka bez tā signalizācija ir ieslēgusies. Tas ir tas, ko Maksimai piedot nevar, ka viņi to lietu vairāk kā mēnesi nav, teiksim, noskaidrojis, nav mēģinājis noskaidrojis. Ir kaut kāda reakcija, kaut kāda tur, viņi pagaida. Es saprotu, ka viņi nebija pietiekami, ka viņi vispār nebija pietiekami nopietni, to es saprotu. Bet viņi bija saukuši to signalizācijas, teiksim, piegādātāju, uzstādītāju, un tas tur arī pašā pēdējā brīdī pats izglābās no nāves viens no viņu darbiniekiem, ja to arī stāstīja televīzijā. Bet principā mēs varam saprast to, ka arī tev liekas, ka praktiski tā varētu būt šī dažādu notikumu virkne, kas ir novedusi pie tā, bet pie cilvēku nāves tomēr lielā mērā ir vainīgs tas, ka šī signalizācija tika ignorēta. Viņi visdrīzāk iespējams, ka viņi ir ieslēgusies no tā, ka kaut kādā brīdī pārtrūka, un tā neviens nesaprot, kāpēc viņi ieslēdzās, būtu skaidrojis. Un arī varbūt kaut kā tā vispārējā tā sistēma, mēs esam tā visi atslābinājušies, un es domāju, arī, ja būvinspektori niprāk iet objektos un kontrolēt un pārbaudīt, un tā būtu tāda, kā sakot, drusku tāda vāciskāka attieksme pret šo jautājumu. Es domāju, ka varbūt šī nelaime nebūtu. Ir vēl viena lieta, ko es runāju ar ugunsdzēsējiem, viņi man teica tā, ka tas betons ir bijis tāds diezgan, kā lai to pasaka, tāds irdens. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka viņš ir bijis ielikts jau tāds iekšā ne īpaši stiprs, vai tas nozīmē, ka tas varēja būt arī no tā, ka viņam tomēr tas uguns nelaime bija iekšā vēl vienreiz, jo saprot, tā galvenā ideja tāda, ja tas betons ir irdens, un viņi to saka, ka viņi to varējuši redzēt, kad viņi zāģē. Daudz lielākai vajadzēja būt pretestībai parasti, kad zāģē betonu. Var būt, bet celtniecības laikā, ja tā esat darbus, te tev katru iebetonēja betonu, un te uzreiz kubiciņu, ko tas iebetonējas, atsevišķi kubu un jāved uz laboratoriju pārbaudīt. Tam visam jābūt ir pārbaudas, būvniecības laikā, ievērot visu šeit, ko prasa būvniecības norma, katrs no katra atvestā betona maisītāja tiek speciāli sataisīts kubiciņš, viņi pārbauda, un šī brīdī, ja tas ir ievērots, tad to var pārbaudīt, vai tas betons bija kvalitīvs vai nebija kvalitīvs. Viņš varbūt ir ciets ugunsgrēku laikā, bet lielākais problēma bija šīs metāla sīs, kas neizturēja
šo slodzi un viņas plīs, un līdz ar to viss tālāk kā kāršu namiņš sabruka. Un tas, kad tur pa vidu vajadzēja ar kaut kādām skrūvēm sastiprināt, vai tas bija nopietni, varbūt tas atkal... Tas varbūt piekrīt, tas ir tāds naudas jautājums, ka kāds palūdza tanī laikā, kas tas jau tāds krīzes laiks, bija tāds pēckrīzes laiks, kaut ko lētāk, un celtniecības visu laiku ir, šis risinājums, kad kaut ko jāatrod lētāk, ir risinājumi, jo daudzos gadījumos tu iedod cenu, celtnieks iedod cenu, un tā konstatē, ka viņš par to cenu nevar uzbūvēt, un tad viņš meklē lētāks risinājums, kā to izdarīt. Tur jau nebija tikai vien par to lētāk, redz, tur bija tāda runa, es dzirdēju arī, ka tās vienlaidus siju, viņi nesot varējuši tur pievest, nesot tā teritorija bijusi tā, ka varētu vienlaid, tāpēc tiķējuši no 2 gabaliem. Bet, arī, ja sastiķē zolīdzi no 2 gabaliem, tā kā tur problēma, ja cilvēki saprot to lietu, vai ne? Es domāju, ka tur arī drusku ir starpība. Ja tu vedi parasto krāvu vienu cenu, ja tu vedi lielgabarīti krāvot, tad tur ir policijas pavadība, satiksmes regulēšana un tā tālāk un tā tālāk. Ja. Un kaut kādā ziņā mums ir viens dievs, šobrīd galvenais dievs, kas mums ir šī nauda, ko mēs it kā pielūdzam, un tas ir galvenais vadmotīvs, kāpēc mēs it kā dzīvojam, lai pelnītu naudu. Un tas ir tā, bēdīgi, tas bēdīgi, bet, jā. Jā, redz, ka tu pasaki par tādiem lietām, kas vēl nekur nav bijušas, jo tomēr tu esi profesionāls celtniecības vadītājs bijis un saproti īpašnieks firmā par tādiem kubiem, par tādām, redzēju, uzreiz eskortu policijas, kas īstenībā reāli varbūt nemaz nav parādījusies sarunās. Jā, katrā ziņā visa šī traģēdija ir izraisījusi arī diezgan lielu viļņošanos, un ir cilvēki, kas ļoti pamatot runā par to, ka visiem tomēr vajag atzīt arī to savu vainu, tā skaitā arī Maksims pusē, jā, un saka, ka viņi arī boikotēs, ja šāda vainas apziņa neparādīsies, jo katrā ziņā es nevaru teikt Maksimai neko par celtniecības lietām, tā ir cita opera, bet par šo signalizāciju un nereaģēšanu, tā ir viennozīmīga Maksimas puses atbildība. Vai tu piekrīti man? Es domāju, jā, un arī to, ka tā ir tāda varbūt uz doto brīdi mums visi, mēs esam pārdzīvojuši šo krīzi, kā es jau reiz saku, tāds atslābinājums. Visi labi, visi kārtībā, mums vairāk nav jāsaspringst un cilvēki grib atslābināties, bet celtniecība nav tā joma, kur var kaut kādā brīdī atslābināties, un arī, es domāju, jebkurā jautājumā tā paša ir Maksima atslābinās, tur signalizācija, vilks avīs, un ar to vilku avī beidzās, ka vilks patiešām ir arī avīs iekšā. Es tev vēl vienu jautājumu pajautāšu. Savulaik krīzes laikā ministra kabinets, kur vadīja, protams, Valdis Dombrovskis, tas ir godīgi jāatzīst, tika, likvidēta šī valsts puses būvu inspekcija. Varbūt par šo jautājumu, vai tas varēja viņu būt šī institūcija tur reāli, kaut ko, vai tev liekas, ka tas būtu tikai bijis tāds formāls papīra kārtošanas darbs? Es domāju, ka tas ir vairāk formāls papīra kārtošanas darbs. Jau varētu pārmest, kad mēs esam padomu laikā, bija tāds speciāli katrs būvprojekts, ko uzražoja, varētu teikt, projektētājs, obligāti bija jāsaskaņo speciālā celtniecības komitejā, viņš izgāja būvu ekspertīzi un uzlika zīmogu un speciāli cilvēki viņu kontrolēja un tad tikai varēja būvēt. Lai gan šī brīdī ir arī viens... publiskā mēkā varētu būt. Jā, un it kā šobrīd arī ir tā, kad publiskā mēkām tu izprojektē un cits projektētājs pārbauda, ko tu dari. It kā tā kvalitātes kontrola notiek, bet es domāju, ka arī šis cilvēciskais faktors, ka pēc principa viss gan jau būs labi, ja? Un varbūt kaut kādā brīdī kāds palūdz, tas būtu labāks un lētāks risinājums, ka mēs to izdarītu, kāds tur pārbaudīja, apskatījās, ies cauri, ja? Bet nevienmēr viss tā perfekti var izdomāt. Dzīvē ir daudz lietas, ka tu vienkārši neparedz, ja? Kaut kāds cilvēciskais faktors nostrādāja, viens nogāja blieti, palielināja lodzi no tonnas līdz kādām 4-5 kvadrātmetru un viss sabruka. Jā. Redz, es no savas puses vēl gribu teikt, kad sabruka ne tikai šī ēka, sabruka arī tā uzticības līmenis valdībai, kas jau tā bija zems, 26% praktiski, un Valdis Dombrovskis demisionēja,
Nu, un tagad mēs esam it kā tādās jaunās politiskās gaidās, un būs valdība, un valsts prezidents virzīs valdību. Kā tev liekas, kādai vajadzētu būt valdībai, un kādai vajadzētu būt secinājumu daļai, priekšlikumiem, kas būtu obligāti jāievēro, jo mēs dzirdējām, mēs nenoliedzam to, kas bija labs pat padomu laikā, bet padomu laikā atsevišķos jautājumos tā kārtība bija stingrāka. Jo tas biznesa ietekme nebija tik liela. Jo tas jau saki, mēs reizēm klanamies par daudz tai naudai. Nu, es jau tāds Vincents Churchill piekritējis, kurš teica, ka demokrātija nav nekas labs, bet pagaidām uz doto brīdi nekas labāks nav izgudrots, jo demokrātija tā ir tāda kompromisa māksla, atrast to kompromisu, un demokrātija arī kompromisa pirūgus ieliek būvvaldes vadītāji. Demokrātijā, šie jautājumi tāda atbildība tiek atdota deputātiem, uz 100 deputātiem, neviens īsti neatbild, Uz šobrīd nav, tā kā tagad Ušakovs saka, es neesmu atbildīgs, Padomu rūpnīcā, ja sabruktu kaut kāds cehs, skaidrs, kas atbildīgs. Direktors ir atbildīgs par to, ka cehā ir sabrucis pārsegums. Viņš nav izskatījis cauri. Tas visiem saprotams. Tagad šī atbildība ir kaut kur aizgājusi, izzudusi, un neviens nav kārtīgs, es teiktos. Jādara tā, es uzņemos atbildību, es tur kļūdījos, es kārtīgi nenokontrolēju kaut ko tā tālāk. Un šī lieta, ka mēs jūs varbūt nepiekritīsiet man, bet šī demokrātija rada tādu izplūdušu atbildību par to, ka neviens ne par ko neatbild. Un šīs ir relatīvi arī sekas tam, ka neviens neko neatbild. Jā, mēs jau piekrītam, ka kungam nevajadzēja pārbaudīt šo projektu un rēķināt pašam, bet viņš kā pilsētas galva ir atbildīgs par to, ko veica pašvaldību. Būvvalde. Un ko pašvaldība būvvalde var veikt? Jā. No prakses tā tīri. Kas viņai ir kāda ir viņas pienākuma? Varbūt mūsu radio klausītājiem tu vari pateikt, tu zini to precīzi. Principā viņu pienākums ir sekot līdzi, lai viss tiek izvērdots pēc būvnormatīvu. Tad, lai pašu projektu viņi nepārbauda vairāk. Viņiem ir tiesības pārbaudīt, apskatīties, vai šie risinājumi, viņi šobrīd saka, viņi pārbauda tikai juridisko. Ja arhitekts ir uzlicis parakstu, tad viss ir kārtībā. Ja pārbaudītājs ir uzlicis parakstu, tad viss ir kārtībā. Bet arī kaut kādā brīdī ir civillikums, kurš arī saka tā, ja tev pasūtītājs saka būvēt māju no kartona, tev ir pienākums pasūtītājiem pateikt, pasūtītāja kungs, es atbildu par šo būvu, un ja viņš būvē no šī, kā sakot, no kartona, ko pasūtītājs ir lūdzis, principā būvuzņēmējs atbild par to, ka tā māja sagrūst. Viņam ir, pašam arī jāsako līdzi, kas tur tiek būvēts, tāpat arī būvvaldes darbiniekiem jāskatās, vai šie risinājumi patiešām jābūt kompetentiem skatīties, un arī, ko es saku, ja ir saimnieks, tad viņš ieliek apakšā cilvēku, kas viņu padodās, uz ko viņš var paļauties un kas patiešām kontrolē šos darbus. Ja ir citi varianti, tad šo būvvaldes vadītāju atrod kā kompromisu figūras ar politiskām partijām, kurš būtu pieņemams tur 1, 2 vai 3 politiskām partijām. Tāds būvvaldes vadītājs, kas sekot, lai viss būtu kārtībā, bet lai viņš būtu pieņemams politiskām partijām. Un tad rodās visādi šādi brīnumi, kad nevienam par ko neatbildi. Jā, un to pieņemamo cilvēku jau negribas arī atbrīvot, bet Juris Lapinsks, lūdzu, Juri. Es arī gribu prasīt, bet klausies, taču, kurš bija to geogrāfu diplomu? Tas ir būvvaldes priekšnieks bijis, jā? Geogrāfs pa būvnieku priekšnieku, tā teikt, pa galveno kontrolētāju. Tas ir, es tā vienkārši... Pie mums jau tādi brīnumi jau ir. Mūsu ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts ir ar bakalaura grādu konservatorijā, jā? Pat ne maģistru riktīgi, var sakot, tāds puskoka lēcējs, šitas te sprūčs, tas taču vispārīgi, spoks no liela ciemata no laukiem, vai ne? Un tā tālāk. Mums jau profesionāļi vairs nav. Mums ir ģirgāšanas jau pa cilvēkiem. Profesionāļi jābūt kalpiem, vai ne? Jā. Saimnieki būs tie, kuri nebūs profesionāļi. Tā ir normāla saimniecībā. Es dažreiz saku, ar ko atšķirās labs šofers no slikta šofera. Labs šofers jūt, ka viņš brauc pa zaļo gaismu, kā viens idiots nesās pa sarkanu. Ja? Tas tāpadās, ja tu esi būvvaldes priekšnieks, tu esi celtnieks, tu jūt, ka tu ieiet ar objektā un jūt, te kaut kas nav kārtībā. Ja? Bet ja tev šī zināšanas nav, kā tu vari sajust? Daudz, ka tu vienkārši ir, mūsu dzīvē, tu nevar izdomāt. Ja tev ir pieredze, tad tu sajūt, bet ja tev šīs pieredzes un zināšanas nav, tu vienkārši nespēji sajust, un tad rodās šīs problēmas.
Tev vēl viens jautājums, ļoti smags, jo vairāk kā 3 gadus jaunais būvniecības likums ir iegremdēts, un mūsu arī darba devēja daļa raudāja krokodīļa asars, un tai pašā laikā pretējām interesēm tur cīnījās un ņēmās, un viņš aizvien nav izbīdīts, lai arī viņi pat teica, ka lūk veselu virkni kritēriju, kas ir nepieciešami, lai mēs atkal pavirzītos investoriem tīkamākā vidē, nepieņemot šo likumu nav iespējams. Nu kā tu šo situāciju ar šo likumu? 3 gadi. Es domāju, ka tā kā Pūcis teica, kad ir pietiekams stiprs lielo celtnieku lobijs, kas kaut kādā brīdī vairāk spēlē varbūt uz lielo celtnieku interesēm, kā uz vispārējām celtnieku interesēm. Jā. Kad ļoti labi piemēri, ko mēs varam izmantot, tas ir Anglijas piemērs, kā ir saskaņot, cik ilgā laikā jāpieņem darbi, cik ilgā laikā ir samaksāts, kā šīs samaksas veidās, kas apdrošina. Tad ir zinām kārtību un apakšu uzņēmējs zina, ka viņam samaksās un ka nebūs kaut kādas šādas problēmas. Un arī ģenerāla uzņēmējs skaidri zina, ka apakšu uzņēmējs nesadarīs kaut kādas mēslas, nekvalitīvas darbus un par tiem nekvalitīviem graudiem neprasīs naudu, ja, ko viņam principā nepienākās. Ja. Un es domāju, ka, ja sakārtot šo tirgu, būtu daudzreiz mierīgāk strādāšana, jo daudz, kā mēs redzam šī gadījumā, lai arī runāja par reputāciju, ka ir izvēlēta reputācija labus uzņēmumus, ja, bet tomēr šī reputācija ir būtiska un uzņēmumiem, un viņiem ir jābūt nevis uz vienu projektu uztaisītiem, kas pēc tam nolikvidē uzņēmumu taisa jauno, bet uzņēmumam jāstrādā vairākus gadus, un viņš vairākus gadus var strādāt tikai sakārtotā vidē. Jā, es no savas puses gribēju pateikt, es atceros arī, teiksim, šī runas sievas, jāsaka tā, vai dāmas, stāstījumu, kad viņiem ir bijuši šajā objektā praktiski 20% viņu darbinieku, kas ir pie tā strādājuši, un 80% bijuši apakšu uzņēmēji. Vai kaut kādīgi šī situācija, ko tu jau daļēji pieminēji, neparāda to? Kad ir tā kā, tās proporcijas varbūt, ka vajag vairāk, vai tas ir normāli, vai tas ir pareizi? It kā tas visā pasaulē ir, bet ar to ģenerāla uzņēmējs arī atšķirās, ka viņam ir inženieri, kas organizē šos darbus, kvalitāti kontrolē, ir speciāls, es domāju, ka kvalitātes kontrolas sistēma katrā objektā, katrā uzņēmumā, lai šī kvalitātes kontrola strādātu. Es domāju, ka šī brīdī atkal, kā es teicu, šis cilvēciskais faktors pēc principā gan jau viss būs labi, ko mēs ar tiem papīriem tur ņemsimies, tur tā gan jau viss būs kārtībā, un šī kvalitātes kontrola kaut kādā brīdī nav nostrādājusi. Un tā ir kā pasaules praksa, ka tie lielie uzņēmumi dod savus bankas garantijas un tā tālāk, ko viņas var iedot ar saviem apgrozījumiem, ja. Bet viņi līdz ar to dod arī to inženieru tehnisko personālu pieredzējušo, kas spēj un prot kontrolēt šos darbus, lai tiek veikti kvalitīvi atbilstoši tehnoloģijām. Bet šī, ja nemaldos, 12-stāvīgā māja, tā jau laikam būs jājauc nost. Nav jau neviens arī normāls cilvēks negribēs tādā mājā dzīvot, kas varētu būt vainīga daļēji, protams, arī pie tā, kas notika tur. Tagad ir briesmīga situācija. Es varbūt kā celtnieks, inženieris celtnieks teica, ka tur nav pamata jaukt tai mājai, bet kā cilvēks, es nezinu, kas tādā mājā dzīvot, jā, kas tur blakus pie šādas nelaimes. Tur, varbūt, ķīniešiem tas vai kaut kā... Investori, tā teikt, jā 20 uz 1 dzīvolu. Jā, ka tur patiešām no viens puses tur jāuzstājas memoriāls, bet es domāju, tas ir bankas iedevuši kredītu, bankām jādabū naudu atpakaļ, tas ir, es nezinu, ka tur uz dotie brīdi tur ir tāds... Cik vien tā peļņa bija, es tagad baidos, Juris noteikti labāk pamanīja, vai šogad nebija 170 miljonu bankām peļņa? Jā, tieši tā, 170 miljonu nopelnījuši jau pirmajos 10 mēnešus. Bankas, jā. Šie dienderi plānā galdiņu urbēji, tūtiņtrejeri. Es varbūt negribētu tik kritiski pateikt, bet es tā parasti saku, mēs it kā sakām, ka mēs esam kristiešu valsts, ka mums ir kristietība, jā. Bet Bībelē ir rakstīts, ka augļošana ir Dievam netīkama lieta. To es kaut kā nesaprotu. Kā pie mums var pajaukt augļošanu, kas ir Dievam netīkama lieta, bet arī pašā laikā mēs teiktu, ka mēs esam kristiešu valsts. Laikam tur tas jūdaisms ir stiprāks par to kristietību. Jā. Jo musulmaņi ir speciāli musulmaņu bankas, kas
cenšas atrisināt šo jautājumu, lai cilvēks neiet kaut kādā atkarībā no bankas, no šiem bankas procentiem, kas principā iznīcina cilvēks, bet banka pati ir ieinteresēta, lai šis cilvēks izaug, bet tas jau cits jautājums. Jā, mums Juris grib papildināt. Jā, tur ir tā musulmaņu bankām ir pavisam cita lieta. Musulmaņi nedrīkst prasīt procentus. Tas pats arī kristieši nevar prasīt procentus. Klausies, kristieši prasa procentus, es šo vēsturi ļoti smalki esmu pētījis, man ir atkal 100 grāmatu par šiem jautājumiem, vai ne? Un kristieši, kas tie pa kristiešiem, tā jau ir ņirgāšanās vispārīgi. Tie kristieši mācītāji tik ātri saprata, ka tā augļošana ir tik laba lieta. Un visas baznīcas ir tādi augļotāji, redzi, kas ir bagātākais pasaulē. Tu vari pateikt man, nu pat te sāk strīdēties. Irānas. Nē, tas ajatola, tās ir pupu mizas, tas ir tikai savā Irānā un kas, bet lielai baznīcai tie nieka 90 un cik 5 miljārdi, cik tam ajatolam tagad te ieskaitīja, ka viņam esot nevis Bilam Geitam 72 miljārdi, bet nav runa par šitām kapeikām, kā tu zini ļoti labi. Rothschildiem, Rockefelleram ir 340, 350 triljoni, tas ir 350 miljārdi, bet baznīcai ir 940 triljoni, tas ir 940 tūkstoši miljārdu. Tas ir neaptverami skaitļi. Baznīcai tas ir katoļi, tu domā, vai kurai, vai visām kopā? Es domāju, ka katoļi Romas baznīcai, jo visi viņu kustamie, nekustamie īpašumi, nu vienīgais, ka Itālijā tagad Itāļu valdība, neskatoties ne uz ko, uzlika par nekustamo īpašumu nodokli baznīcai, ja, jo tās zemes tomēr ir vērtība un zemes ir maz, un nevar tā, un baznīca arī maksāšot, nu vismaz kaut simbolisku daļu. Bet, nu, stāsts nav par to, tātad par tiem kristiešiem, par to augļošanu, ja, tie mācītāji, tas skaitījās tikai tādu brīdi, bet tas ir priekš mums naivajiem, tiem gojiem, tiem nabadziņiem, vai ne? Bet šitai te pasaules žīdu mafijai augļošana jau pats galvenais. Viņiem jau strādāt ir noziegums un grēks. Viņi nedrīkst strādāt, viņi pārtiek tikai no augļošanas. Tas ir viņu galvenais uzdevums. Diemžēl, bet ko tad tur darīt? Jā, tā viņi pelna to maizīti, un ne tikai maizīti, tā nav tikai maizīti, jā. Par varu pasaulē viņas arī kāds cits arī atsver daļai, bet, principā viņi sagrābus liela daļa varas ir. Bet par to mēs varētu arī šobrīd varbūt nerunāt, runāsim varbūt vairāk par Latviju, kas mums arī interesē, un, kā tev pašam šķiet tagad ir tādas izmaiņas, un kā tās varētu ietekmēt, vai tava zaļā partija, kur tu pārstāv, tātad Valdis Kalnozols ir mūsu ēterā, arī visdrīzākais, manuprāt, tagad ies arī valdībā, un agrāk izteiktais reforma partijas šahs un mats, ka viņi nedrīkst būt šajā valdībā, tiks pārvarēts, un reforma partijai pašai neiet neko spožu, bet nesāksim tur viņus analizēt šī gadījumā, jo arī viņu vidū ir gudru cilvēku daudz, jā. Bet sāksim runāt par to, kā tu domā, ko tai valdībai vajadzētu darīt, kaut vai šai būvniecības jomā, kur tu esi perfekts profesionāls. Principā es domāju, ka no tiem likumiem, kas viņi ir un kā viņi pedantiski ievērot, jau viss būtu kārtībā. Un ja cilvēki viņus ievērotu, izpildītu un rīkotos, nevis, kad pēc teikuma katram likumam var atrast līkumu. Bet tas manš uzskats, ka no Dabrovska kungs bija ļoti gudrs politisks gājiens šī brīdī atkāpties, viņš iegūst tautā ļoti daudz atbalstu par šo. Vai tas kaut kādā veidā sakārtos mūsu tautsēmniecību, es to dziļi šaubos, tas ir vairāk politisks gājiens par to, ko es arī daudzos gadījumos arī sev iepriekš teicu, ka man nepatīk šī demokrātija, jo viņi balstās nevis uz to, lai cilvēki dzīvot labāk, bet kā no malas es izskatīšos. Un to brīdi Dabrovska kungs izskatās ļoti labi, viņš atkāpās, viss izdarīts, bet ja mēs runājam, ko iegūst no tā tautsēmniecība, tad man teiks, neviens uz šo brīdi nevarēs atbildēt, ko iegūt tautsēmniecība no tā, ka Dabrovska kungs atkāpās. Un par to, ka mūsu partija tiks pie varas. Ne jau viņa ir kaut kāda milzīga vara, bet es domāju, viņa bija arī tomēr nepelnīti atgrūsta no līdzlemšanas. Uz doto brīdi es atkal kā tāds demokrātijas nemīlētājs pateiktu,
relatīvi no tā, ka tu esi tanī saimā un tev tie 10%, es domāju, ka knapi tur kāds kaut ko no savas partijas programmas realizē. Ja? Tur vairāk notiek kompromiss spēles un kaut kādas kompromiss risinājumi, kompromiss personas un būs zaļie, un būs, nekas tāds zaļāks, es domāju, būtiski nepaliks. Varbūt pa 0,5% mēs Latvijā paliksim zaļāki, bet tas daudz neko mūsu tautsēniecībai, mūsu iedzīvotājiem labāk nebūs. Es jau tev godīgi pateikšu, ka tas, gan nebija zaļās partijas, teiksim, virzīts gājiens, bet pat obligāto iepirkumu komponentu, kur vesela virkni citu partiju cilvēku, tur tā atbalstītās alternatīvās enerģijas lietas, kas mums ir sadādzinājuši tautsēmniecībā zinām attīstību. Mums katrā ziņā nepārtraukt arī jādozē tas, cik tālu mēs varam iet uz daudz dārgākām un ekoloģiski lieliskākām tehnoloģijām nekā, teiksim, vesela virkni attīstītās valsts, jo mums jau tomēr ar viņām ir jākonkurē. Mēs jau tā nespējam nodrošināt normālu darba samaksu saviem cilvēkiem, un tad vairāk kārtīgi, ar labākiem kritērijiem nekā tur, teiksim, citas lielvalsts, mēs uzņemamies kaut kādu upuru un atkal darām gluži tāpat kā, teiksim, ar to finanšu deficītu. Kāpēc mums vajag, teiksim, finanšu deficītam nekā 3 reizes labākam nekā Maastrichts kritērija? Bieži kam, Es atkal domāju, ka mūsu valdību vajadzētu drīzāk, nevis kaut kādiem tur mitoloģiskiem kritērijiem, bet cik jauns darbvietas Latvijā ir radušās, kā ir palielinājis eksports, kā ir palielinājis IKP. Skatīties pēc šādiem reāliem cipariem, kā iedzīvotāji sāk dzīvot labāk, nevis no tā, cik jauki, skaisti, forši no malas izskatās šie lēmumi. Ja tu esi palielinājis šo IKP, ja tu esi radījis jaunas darbvietas, ja tu esi radījis eksportu uzlabojis, tu esi labs vadītājs valsts. Bet, uz doto brīdi es domāju, ka tie vērtēšanas kritēriji ir, un es personīgi, es jau savā iepriekšējās kaut kādos rakstos, es teicu, es tā salīdzinu mūsu valdību ar padomu laikā noliktavas darbinieku, kuram teica, nāc strādāt pie mūsu noliktavu, mēs tev 150 latus maksās, 150 rubļus maksās, un tad tas cilvēks, tam daži ģingi zazabotaķi možinā, tu pat algu maksā, Es nesaprotu, es domāju, ka cilvēkam jābūt ir pietiekam motivētam, un ja ir daudz gudri, labi, spējīgi cilvēki, bet viņi par šādu motivāciju nevadīs valsti, un es domāju, ka vajadzētu tā kā Singapūrā ņemt piemēru, ka, jūs man tagad teiksiet, ka tā ir naudas vara, bet, kaut kādā brīdī, mēs varam, mums ir jāspēlē šīs es tev pat piekrītu ar viena piebildi, ka mums jāņem vērā ir arī tas, ka īstenībā darbiniekiem pārāk maz maksā. Un es paskatījos arī to, ko, teiksim, Pasaules banka te tagad bija apkopojusi un tagad gatavojos šodien ar Labklājības ministriju runāt par šiem jautājumiem sēdē, bet, viņi paši atcēla to sēdi. Bet tur tā galvenā ideja bija tāda, ka lielākā daļa sabiedrības nav atguvusi tos zaudējumus, kas viņiem ir bijuši šai krīzes laikā, un pat visbagātākā sabiedrības daļa, praktiski varētu teikt, 13. gadā ir sasniegusi un pārsniegusi šo te līmeni, teiksim, es domāju, 20% daļa, Tas vienkārši parāda, bet mums nepārtraut ir jādomā, kā ar valsts līdzekļiem izrauties. Ja mums tā situācija iet uz augšu, tad mums jādomā, vai mēs varam, piemēram, atļauties tādas minimālās algas, no kuras cilvēks nekad pensijā neizdzīvos, bet citiem būs jāpiemaksā. Tad valstī kaut kas ir jāuzņemās, kaut kāda atbildība. Vai var, es vēl pie vienu teikumu, vai var, piemēram, cilvēkam, kas strādā valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, reāli 8 stundas nepārtrauktā klienta plūsmā, maksāt 220, 230 latus uz rokas? Es pilnīgi piekrīstu. Tas pats jautājums ar zemniekiem, ka zemnieki tiek nospiest uz ļoti minimālām izmaksām un tā tālāk. Bet es domāju, ka viena lieta ir par šiem cipariem piesniegt, bet arī pat valdība. Es domāju, ka tas nebūtu nekas traks palielināt valsts iestādēs un pašvaldībās strādājuši būtiski algas. Līdz ar to palielinot šo algu lielumu,
automātiski pārējie visu uzņēmējdarbības līmenis arī piespiedīs pacelt šīs algas kopā. Un no tā, kad algas... Pilnīgi pareizi, pilnīgi pareizi. Un kad algas palielināsies auglis, tam nāks arī pozitīvs efekts. Viens pozitīvs efekts palielināsies pirktspēja. Ja, cik es zinu, Zviedrija cenšas visu laiku uzturēt šo iedzīvotāju pirktspēju, kas kā ekonomiskais dzinoklis ir iet uz priekšu. Ja. Un es domāju, ka tas būtu tāds drosmīgs solis, kurš varbūt būs grūti izdarāms palielināt šīs algas. Ja, te varbūt vajadzētu apturēt dažus attīstības projektu, neuzbūvēt kādu gaismas pilu vai kaut kādu zelta tiltu neuzbūvēt. Ja. Bet ar to palielinot algas, visais kopējais algu līmenis, kas būs visā Latvijā, viņš palielināsies pirktspēju, un es domāju, ka tas būtu tikai labi. Tas būtu labi, jo tieši caur publisko sektoru mēs jau varam to izdarīt, jo ideja ir ļoti vienkārša. Pat tie uzņēmēji, kuri maksā labas algas, viņi jau skatās, kāds ir caurmēra algu līmenis. Tirgus. Nu, reāli, teiksim tā, viņš paņem augstāku līmenī. Jā, bet augstāk ne, bet es jau gribu vēlreiz pateikt, ja mēs paskatāmies darba spēka izmaksas, tad mums, piemēram, viņas ir 25,5% Latvijā no Eiropas Savienības vidējām, bet cenu līmenis pēc visām šīm pirktspējas paritātēm 75%. Ja? Un paskatīsimies kaut vai to pašu, teiksim, kā saka, Vācija. Nu, tur ir, teiksim, tās darba spēka izmaksas, apmēram 118, 120. Cenu līmenis arī ir augstāks, tur 130, ja, summāri, ja. Nē, 102 pareizi, 102 pat, ja. Un es vienkārši skatos, kā mēs tādās šķērēs dzīvojam, mums jau visu laiku jādomā, lai cilvēki nebrauc prom no Latvijas, lai viņi šeit strādā, lai nevis mēs vienkārši barotu nabadzīga valsts ar saviem cilvēkiem, tās valsts, kur saka, mums jau pietrūks, mums jau bērni nedzimst. Bet viņiem arī nav tie izdevumi, tad nelielie, ja, kas mums ir lieli, ja, tie nelielie izdevumi. Ja, šīs algu celšana varbūt iespēdos eksportu, bet eksports mūsu valstī ir ļoti zemā līmenī, un ja valsts palīdzētu ar savām tautsēmniecības nozarēm, es domāju, ka arī šī algu pieaugums neiespaidot šo eksportu nozars. Es domāju, ka mums tiešām ir svarīgi pacelt vidējo algas līmeni un rezultātā arī dabūt to vēl vienu pamatotu grūdienu uz priekšu attīstībā. Jo tā nabadzība jau paliek par mūsu galveno problēmu. Jo daudz lietas arī šajā traģēdijā ir notikušas šīs nabadzības. Nu, tā ir taisnība. Cilvēki strādā pa kapēkām, tiek daudz ko pievēr acis tikai tāpēc, lai iztiktu apstāstās. Tagad tur teiks, ka mēs esam ekonomējuši uz kaut kādu būvniecību, bet mēs ikdienā arī ekonomējam uz savu veselību. Mēs pērkam vielām bagāts pārtiks tikai tāpēc, ka viņi lētāk. Mēs labi zinām, ka tas mūsu organismu iespaidos, ka mēs pērkam šo lētāko pārtiku, bet nevērkam ekoloģiski tīri, bet to darām. Un ja šis dzīves līmenis būtu augstāks, kāpēc man, piemēram, vienmēr patikuši Šveices valsts, kur ir labs dzīves līmenis, labas algas, un kāpēc mēs nevarētu kā piemēram ņemt Šveici kaut vai? Šveici mums būtu labs piemērs, bet Juris jau krata galvu, viņam noteikti tikko teikt par Šveici. Es neteikšu, jo bezcerīgi. Pavisam cita sistēma. Redz, Šveicē pat karš nebija, otrais pasaules karš. Tā bija tā vieta, kur atkal šie paši pasaules varenie bagātnieki, visa šī te šodien globalizātora mafija faktiski, ja, viņi tur savu naudu un tur viņiem atsviest tik, cik viņiem vajag, lai viņi nedumpotos un dzīvotu mierīgi un tur trallinātu. Tā nav vispār nekāda problēma. Jo, kā tu redzi, šie lielie varenie nodrukā tos konfektu papīriņus, tos dolārus un sterliņu mārciņus, viss tik, cik ir vajadzīgs. Un, redzi, vismaz pagaidām, ja? Nevis pagaidām, bet viņi jau... Būs atkal spriež ar februāri Amerikas Savienotās valstīs. Protams, bet tos parāda griestus, kā tu redzi, paaugstina līdz vaiprātam pilnīgi. Pēc tam, ja mēs ņemam vērā visu to, tad redzi, tu te sūdzējies, ka mēs tos Maastrichts kritērijus izpildam kā sunīši, burtiski jau pa priekšu skrienam pārcentīgi, esam svētāk pa pašu
Romas pāvests, vai ne? Bet, paskaties, daudzas valsts vispār neizpilda tās, kas ir tās attīstītās valsts, tos mācīs kritērijus, un es par to neuztraucās. Bet tas skaistākais ir tas no otra gala, ka tik, cik viņiem ir vajadzīgs šie papīriši nodrukāt. Viņi dzīvo uz parādu. Amerikā ne tikai tas 16,7 triljoni, tas ir 16,700 miljārdi ir parādā šim te 12 žīdu banku konglomerātam, federālo rezervu sistēmai. Bet, ja pieskaita klāt sociālo parādu, kas ir tur ap 27 miljārdi, tas 27 triljoni, tas ir 27,000 miljārdi vēl. Tas ir vairāk nekā šis te Amerikas valdības parāds par to aizlienēto naudu. Un vēl veselības aizsardzībai ar turpatās pie 30. Tā kopā Amerika parādā 71 triljonu kapējām tur. Tas nozīmē 71,000 miljārdi. Un viņi dzīvos parādā. Mēs jau varētu tagad celt gan algas, gan visu pārējo. Izlaižam tos papīriņus, cik vajag, un dalam vienkārši 10 reizes vairāk nekā visiem pāriem. Tā, ka tur kaut kādas citās valstīs ir nabagi, un kas tad ir? Mēs varam atļauties to. Un ja to nevar izdarīt tā godīgi ekonomiskiem līdzekļiem vēl ko, tad priekš tām ir šis te pasaules žandarms, ko viņi sauc par cīņa terorismu, un tā tālāk, un ko te mēs tagad diskutēsim. Ne? Tā ir vienkārši lieta. Acīm redzam. Jā, paldies par Jūra viedokli, bet tagad varbūt atgriezīsim sakal pie Latvijas, un es pajautāšu Valdi, kā tu domā, kā varētu mainīties spēku samēri tuvākajā laikā? Kā tad Ušakov kungs varbūt arī domā lēnām virzīties uz Saimas pusi ar savu komandu, pats viņš paliks Rīgas mēra krēslā, bet viņš varētu viņiem būt premjera kandidāts, ja? Tādas situācijas ir bijušas. Mēs atceramies kaut vai Lemberga kungu, kas bija Ventspilī mērs un bija premjera kandidāts. Kāpēc tad Ušakovs? Viņi teiks, ja mums neiedos premjeru, tad Ušakovs nebūs premjers. Viņš atkal varētu teikt, redziet, tā kā es vadīju Rīgu, tā es tagad vadīšu Latviju. Vai jūs tā gribat? Un tajā brīdī, ja es tā vadīšu Latviju, tad es atcelšu arī, ko tad tās braukšanas biļetes tikai rīdziniekiem, tad visiem Latvijas iedzējiem, atkal būs vienots tarifs satiksmes, līdzekļos Rīgas satiksmē. Vai nav skaisti ko? Ja, viena lieta, kas ir tā par Rīgas saimniekošanu, ir ne tikai jāprot rīdzinieki samaksātos nodokļus skaisti un populistiski iztērēt, bet arī viņus jāprot pavairot. Jā, un tas neviens pagadām brīdī nestāst, ko es iepriekš, cik ir pavairot šie nodokļi un cik daudz radīts darbvietas un kā kasa pildās, jā, cik mēs esam ieguldījuši iekšā, lai Rīga palika bagātāk. Vairāk tiek runāts, kā es ar jūsu samaksāto nodokļiem manipulēju un kaut ko populistisku izveidoju un izdaru. Runājot par saskaņas centru, es domāju, ka aizvien vairāk viņiem samazināsies šie vēlētāji, jo viņiem galvenokārt šis nacionāli krieviskais, šis varbūt tāds Krievijas vēlētājs, kas braukā šiem Georgi karodziņiem, bet ar laiku tomēr visi šie Latvijas iedzīvotāji tomēr paliek lēnā garā pa Latvijas iedzīvotājiem, un to Krievijas iedzīvotāji ir. Jūras te māja galva ir, bet viņi lēnā garā sarūk, kaut vai tīri tā loģiski un tā runājot, ļoti daudz Latvijā jauktās ģimenes, kuras, ja padomu laikā šīs jauktās ģimenes palika pa Krievu ģimenēm, tad uz šobrīd šīs jauktās ģimenes sāk palikt pa latviešu ģimenēm. Jā. Būtu ļoti jauki, ja tā būtu, bet es redzu pilnīgi pretējo tendenci. Diemžēl. Un par to liecina arī iepriekšējās Saeimas vēlēšana rezultāti, ja, un vispārējais skatīsimies, kā būs šajās. Es domāju, ka saskaņas centrs tik aktīvi rīkosies, ka viņi dabūs vispārīgi virsroku. Šaubos vai virsroku kopumā, vai tā kā palielināt savu mandātu skaitu viņi varēs? Es domāju, ka varbūt trūkst. Mums, latviešiem apiedās skaldu un valdu, sataistu čupa partīņām, es domāju, vai tie paši latvieši taisa, vai kāds no malas viņiem iesaka taisīt, bet ja nebūtu šo daudzo saskaldīto partiju, šī problēma nebūtu. Mums gan arī jābrauc uz kurien, uz to Astrahaņu, vai uz kur pusi jāatrod Kārlu Ulmanu, jāpaceļ viņu augšā, lai viņš apvieno to mūsu visas savērt. Bet viņš jau arī apvieno ne jau ar Saeimas vēlēšanām, bet ar 15. māju, jā. Neizdosies, diemžēl neizdosies. Nekāds Kārls Ulmans nepalīdzēs, jo nav iespējams.
redz, piemēram, es, piemēram, esmu īstās Nacionālas apvienības valdes loceklis, ja? Ar ko atšķirās ne tās, kas visu Latviju tēvs un brīvajiem un tie. Jo, redzi, es neiestāšos nevienā partijā, ja šī partijas programmā nebūs 2 punkti. 1918. novembra Latvijas atjaunošana. Šī valsts, kurā mēs dzīvojam, nav 18. novembra Latvija. Tā ir, diemžēl, 4. maija režīms, šī ir LPSR mantiniece. Un otrs, deokupācija, dekolonizācija veikta, jo citādāk, ņemot vērā, tu ļoti labi no ekonomikas saproti visu, un tad redzi, praktiski no 80 līdz 90% ekonomikas nav latviešu rokās. Un neturot šo te ekonomiku savās rokās, nekāda varas gūšana nenotiksies. Vispirms ir, redzi, politika ir ekonomikas virsbūve tikai. Tā ir tā, kas regulē šurp un turp, kas ir izdevīgi. Ekonomiskā pamatā nosaka, kādi būs rezultāti. Kā tu pats redzi, zelta teļš valda, naudiņa valda, vai ne? Jā, un mēs viņam klanamies, diemžēl. Bet kāpēc mēs to nevaram rīkoties, kā Kārlis Ulmans paņēma? Mums to neļauj. Jā, arī Kārli Ulman, redz, apsolīja, ka vedīs viņu uz Šveici un aizved uz to krastu. Bet tie nebija tie cilvēki. Tu zini, tie bija tie paši. Negrimsim tagad atkal detaļās. Jā, tas kariņš, kas tur gāja, ko tagad Staļinam pārmet. Staļins pārstāvēja vienkārši vietējo žīdu varu, tos Aškenaziju un Hazārus, ja? Bet Trotskis savukārt pārstāvēja rietumnieks, jo Trotskim, kā es, Trotskim pa sievu iedevu Krievijas izcelsmes žīdenti Sedovu, Ročildu radinieci, un tāpēc Trotskim uzticēja visu šo te lielā 17. gada 7. novembra apvērsumu veikt, vai ne? Naudu viņam uzticēja vispār, jo Ļeņins jau bija tikai tāds tur Ļeņins ņēma no vāciešiem naudu. Tie vācieši, tas bija sīks piliens jūrā, ko vācieši. Vācieši bija priecīgi par to, ka viņi par to mieru līgumu un negrimsim atkal šajās vēstures peripētijas un detaļās. Ja? Bet tiksim pie skaidrības, kas bija kas. Mēs sākam ar Ulmanu, ka Ulmanu vajadzētu, ka tas varētu ieviest. Ulmans ievies, ja, ka visu šo te demokrātiju, šos te partijas ķīviņus un kašķus, nav jau partijas ķīviņu un kašķis. Partija ir ļaužu grupa ar vienādām interesēm. Un ko var darīt? Kur ir 2 latvieši, tur ir 3 partijas. Kāpēc? Tāpēc, ka visi ir gudri, visi it kā skolā gājuši, un katrs uzskata, nē, ja nebūs tā, tad es nepiedalos, man tas nav pieņemam. Redz, man, piemēram, nav pieņemam. Ja nav šie 2 punkti partijas programmā, 18. novembra Latvijas atjaunošana un deokupācija, dekolonizācija, tad mums šeit vairs nav ko darīt. Mums vajag no Eiropas Savienības izstāties steidzīgi ārā, jo šis Van Rompēj jaukais 14 lapušu teksts, kas par to, ka tie krievu tulkojumā tur mazliet tā ir skaidri ieraudzīts. Viņi teikuši, ka pēc Rompēja tā teiktā ir jāizmet eiropiešiem no galvas jēdziens tauta un dzimtene. Ja? Mēs būsim visi vidējās dzimtes šie te Eiropas pilsoņi, nekādas robežas, nekādas te nacionālās kustības un kas, jo šīs nacionālās kustības ir šai te dievu izradzēto tautai vislielākais ienaidnieks, kurš neļauj viņiem izvērsties. Jo nekas nav labāks par nacionālu valsts, pa īsti stingru, kur šīs nacionālās idejas, kur viena valoda, viena tauta, viss vieno. Tad redzi, es vēl tādu piemēru, kā pa šo pašu te Hermanu Van Rompēj runu, ja? Ja te mums bija referendums, kurā nabaga latvieši uztraucās, ka 800,000 aizgāja uz referendumu nobalstot par pret to, ka krievu valoda nebūs valsts valoda. Bet Krievi jau neprasīja aizliegt latviešu valodu. Krievi prasīja tikai tiesības šī valstī, ko sauc par Latviju, runāt savā dzimtajā valodā un lietot viņu sadzīvē un oficiāli. Tāpēc viņi prasīja valsts valodu. Bet Hermans Van Rompējs, pēc viņa teiktā, viņš faktiski ir par visu šo nacionālo valstu, par visu valodu likvidēšanu. Tātad viņš grib atņemt mums vispār latviešu valodu kā tādu.
Nu, viņš neatņems ne frančiem, ne vāciešiem viņu valodu, bet nu labi. Mums idiotiem, ja mēs paliksim pa tādiem arī būsim, jā, tad viņš atņems visu, jā, protams. Nu, protams, tieši tā. Bet mums pašiem ir jābūt tam mugurkaulam un stājai. Bet es negribētu tik briesmīgi pesimismā grimt un varētu gribēt uzjautāt valdīm. Nu, kā tu skaties, kāda būtu izēja jau sabiedrībā kopumā bez šīm tautsaimniecības lietām, kas mums būtu vēl jādara? Jo mēs no vienas puses atkal esam aizgājuši galīgi šķērsām, jo esam ieviesuši tagad jau arī praktiski eiro, bet ko nozīmē eiro? Tas ir suverenitātes samazinājums, bet kur tu redzi kā tāds nacionāli noskaņots cilvēks, ka varētu to Latvijas suverenitāti, jeb valstiskumu stiprināt? Kādā veidā? Nu, lai kompensētu. Kaut vai eiro ieviešanu. Nu, ja tā godīgi runājas, tas vienīgais, ko redzu šī tautsaimniecības attīstība, un, kā es jau teicu, kāpēc, lai mēs kā Ulmans neieguldītu šos nodokļu naudas, ko mūsu valstī iedzīvotāji samaksā tautsaimniecības attīstībā, lai mums ir pašiem sava tautsaimniecība, nevis no citiem atkarīgi. Tagad cilvēkam ir vairāk šie līdzekļi, viņi var dzīvot, jā, labāk. Varbūt neviens teiks, tā ir naudas svara, jā, bet uz doto brīdi tā situācija tāda, ka vienīgi atgriežoties agrārā valstī, kur mums ir katram savus 30 hektāri, mēs neesam atkarīgi no naudas svaru. Tas ir vienkārši, nu, tā ir tā sāpa, ko ir daudz sapratuši jau, un uz doto brīdi, arī es gribētu teikt arī par to pašu demokrātiju. Tā ir naudas vara. Tā nav tautas vara. Tā, ja tev ir pietiekami daudz naudas, lai tu varētu uztaisīt labu politisko kampaņu, tu esi vinnējis. Šeit nav runa par tautas varu, te ir runa tikai par to, cik tev ir naudas. Jā, Juris, gribēja kaut ko piebilst? Mēs jau tā lēnām fiksējam uz beigām šodien rādīt. Redzi, tu esi tāds cerīgs un tu ļoti gribētu, lai tā būtu. Loģiski jau cilvēciski tas ir viss ļoti pareizi, bet tikai redzi, šie globalizatori, šie pasaules varenie, viņu programmā nav paredzēts, ka mēs te zelsim un bet ziedēsim. Mūsu programmā var būt paredzēts. Nu, redzi, bet visi līdzinējie notikumi, viss, kas te notiek, tu zini, rāda pilnīgi pretējo. Diemžēl, ka mums netiek ļauts, mums pat piens tiek kvotēts tik un tik mēs drīkstam viņu te, ja mēs pārsniegsim 1,5 miljonu sodu naudu, vai cik tur bija, atceries, ka te bija. Bija, bet vai tās piena kvotas nebeidzās? Kā tev tur varbūt? Man liekas, ka viņas drīzumā nebūs. Nu, nezinu, nebūsim sīkumaini, katrā ziņā tu redzi. Un tad mūsu ražotājiem būs problēmas, jo tad nāks sakal lētais piens no pārpalikuma. Jā, redz, par to pašu cukuru ražošanu. Tieši tāpat tās. Visu pārējo faktiski, lai nebūtu konkurences, šī ir tā atgrūsto trepju politika, tā, pa kuru Hadžūns Čangs, Dienvidkoriešu izcelsmes ekonomikas zinātņu doktors no Cambridge universitātes Anglijā, viņš ir ļoti skaists grāmatu uzrakstījis Sliktie samarieši. Es tādu lasīju. No, tas tev iedošu, kad tu izlasīsi, tad tev kļūst skaidrs, kāpēc mēs nevaram. Tad tev šie sapņi par Ulmanu un visiem pāriem, tā teikt, pilnīgi kā no acīm tā kā plīvurs nokritīs nost. Tur viss ļoti skaidri izstāstīts. Tur ir valsts uzņēmuma priekšrocības un kādi ir privātie, kāda viņa rīcība. Un par šīm bagātajām valstīm, kuras veido šo atgrūsto trepi politiku. Mēs izmisīgi rāpjamies augšā, nu pat cietloks nesam ieņēmuši gadrīz. Un viņi beidzamā brīdī paņem un tās trepas mums atgrūž un nogrūž mūs atkal zemē. Un šī politika, kas tiek realizēta, ir noziedzīga un tā visu laiku tiek realizēta. Diemžēl. Vai patīk vai nepatīk mums? Jā, paldies, un varbūt briesmīgajam secinājumam, ko mums šeit piedāvāja Juris Lapinskis, varbūt pabeigsim ar to, ka mūsu studijā šodien bija Valdis Kalnozols, Zaļo partija un arī būvuzņēmējs. Mēs paspriedām par tām lietām, kas saistās ar būvniecības un celtniecības problēmām un mazliet arī par politiku, bet galvenais jau tomēr ir tas virziens, ko Valdis teica. Ja mums tautsaimniecība attīstīsies normāli, ja mēs likvidēsim tautas nabadzību un atradīsim tās iespējas, kas mums patiesībā ir, un nevis sekosim kaut kādiem abstraktiem principiem, kuri akadēmiski var būt pat pareizi. Akadēmiski, teiksim, jā, augstskolā arī zina, tur visu loģiku var rādīt un tam līdzīgi, bet dzīvē pie mums viņi transformējas pavisam citādāk un rada pat šķēršļu zonas. Un tā kā rītdien būs raidījuma atkārtojums, varbūt ļausim arī
Valdim novēlēt mūsu radio klausītājiem kaut ko tādu, kas viņam no sirds nāk, un lai viņš pasaka kādu labu novēlējumu. Cerīgāk, jo mēs uz tādu briesmīgu noti, kā Juris te mums te piesauc, negribam šo raidījumu beigt. Viss būs labi. Viss būs labi, un tas šoreiz nebija, kā saka, saskaņas centra, bet sirsnīgs vēlējums no Valda Kalnozola. Paldies Valdim, paldies Jurim Lapinskim, un ēterā bija arī Gils Baldzēns. Visu labu!